Holdinamika ir veids, kā mēs varam ieskatīties sevī šajā miera spēka augstākā potenciāla, pilnīgās izpausmes telpā ieskatīties un apjaust. Kas ir tas, kas man palīdz sasniegt to, ko es vēlos, kas man būtiski, un kas ir tas, kas man traucē. Holodinamika ir veids, kur mēs dabiski ieskatāmies savā iekšējā pasaulē, ļaujam atkust tam, kas viņā ir, un ļaujam atkal šai plūdumam atgriezties savā kopējā veselumā. Holodinamikas darba grupā es vadīšu to, lai katrs no jums, kas būs šeit klātsošs, varētu piedzīvot šo procesu vairāk kārtīgi savā dziļākajā būtībā. Lai jūs izvestu cauri cilvēku, cauri to būtību, kas ir viņā, lai tas spēks, lai tā talants, lai tā spēja, kas viņā ir ielikt, varētu izpaustīt. Mūsos katru ir šis asniņš, vai augošs spēks, vai milzīgs potenciāls. Un dzīves laikā caur aizvainojumu, caur dusmām, caur kādiem patīkamiem vai nepatīkamiem pārsteigumu brīžiem, kas mūsos nofiksējās tā kāds izpildi, izveidojas kaut kāds bloks galvā, kas apspiež mūsu domas, kaut kāds bloks kaklā, kas mūs ierobežo, kaut kāds bloks sirdī, kas traucē man mīlēt, pilnībā sevi izpaužot un pieņemt apkārtēju mīlestību. Kaut kāds bloks iekšējā, kas traucē man sagramot tīri dabiski, gan emocijas, gan sagramot arī notikums, gan ir reāli ēdieni, kas vēlāk pārvēršās kā problēmas attiecībās, vēlāk pārvēršās kā fiziskas problēmas, veselības problēmas. Un holodinamika, tas ir dabisks process, kas ir jebkura garīga ceļa, personības izaugsmes ceļa, personības attīstības procesa pamatā. Tas ir tas, kas ļauj šim kopējām veselumam atgriezties veselumā, veselīgā kopējā saskarsmē, kur saskarās dažādi indivīdi. Indivīds prasa personas, kā indivīdi pilieniņi šai upē saskarās šajā kopējā procesā. Un holodinamikā mēs varam ieraudzīt to, kas mūs traucē. Un katram šim notikumam, kurš ir mūsos iekapsulējies, viņam ir divi aspekti. Viens aspekts mums radīt kaut ko vērtību, kaut ko palīdzošu, kaut ko būtību. Un ja mēs to paņemam, tas mūsu dzīvē dod, kā pieņemsim robežu. Robežs ir palīdzoši, viņš ļauj mums dzīvē apzināties, ka es esmu šeit, un šī ir kustība, kurā eju, un tu esi tur. Un šī robeža ir veids, kur mēs atrodam veidu, kā mēs saskaramies. Tā ir mūsu robeža. Ja šī robeža ir kļuvusi neveselīga, kā tāds betona bloks starp mums, tad šī robeža atdala mani no tevis, un šajā telpā vairs nav vietas, kur mēs varam atrast to formu, kas mums abiem ir spēcinoši, bagātinoši, papildinoši. Jā, un šajās nodarbībās mēs ieskatīsimies tajā, kā izlīdzināt visu to, kas man traucē, lai šis asins, šis spēks, kas man ir auguši, šis milzīgais potenciāls varētu izpausties. Kā paņemt to vērtīgo, kas ir, un man ir vajadzīgs, un var palīdzēt, un atlaist lieko. Un ja tu esi māte vai tēvs, ja tu esi vadītājs, ja tu esi uzņēmējs, ja tu esi skolotājs, vai iedvesmotājs, žurnāls, rakstnieks, vai dziedātājs, gleznotājs, tad tas ir tieši priekš tevis. Jau apzinoties šo, tu varēsi to izpaust gan sevī, lai sevi piepildītu un izpaustu, kad arī visos, ar kuriem tu saskaries. Un tīri kāds praktisks piemērs, kā tas cilvēkiem ir izpaudusies šī holodinamiskā pieredze. Pie manis atnāca viena sieviete, kas mēģināja apjaust, kā viņā izpauž šo iekšējo radošumu. Caurējot dzīvē, viņa kļuva tāda savākta, it kā tāda pareiza, it kā tāda sasniedzoša, un it kā varēja radīt kārtīgi savas dzīves panākumus, it kā komunicēja, tāpat laikā dzīve reāli izmir. Izmir tas radošums, tā brīvība, tā kustība, kas viņā ir iekšā. Un cilvēks atnāca ar lūgumu, ka tas ir pazudis. Nejūt iekšā šajā holodinamiskajā procesā, arvien skaidrāk atvērās dzīves sākuma bērnības traumas attiecībā ar
brāļiem un māsām un vecākiem, kas bija iekapsulējušās sevi. Un šīs traumas sasēja viņi tā kā kopā. Ar holdinīgas procesu viņi varēja to atraisīt, apzināt, integrēt sevī to, kas bija vērtīgs. Rezultātā uzlabojās situācija darbā, izmainījās situācija ar vadību, ar kolēģiem, un cilvēks atplauka. Atplaukot, pilnīgi negaidīt viņai pašai, izmainījās situācija ar savu draugu, jo attiecības ar draugu tā kā bija, tā kā nebija. Viņa tā kā vēlējās, lai būtu vairāk, bet draugs tā kā uz neko vairāk negaida, un viņš bija kaut kur tā kā pa vidu. Bet meitenē pilnībā atveroties un izpaužot sevi, viņa varēja uzplaukt. Un vīrietis uzņēmās atbildību, iedvesmu un bildinājumu. Šobrīd viņi gatavojas kāzē. Kāzā man ir sasniegusi to, ko viņi vēlās, šo iekšējo radošumu potenciālu. Un caur holodinamiku apzinoties šajā iekšējā drošības, spēka, piepildījuma, izpausmes telpā, ieejot sevi un ieraugot, kur tad ir tā grūtība, tā nespēja sevi izpaust. Un otrs piemērs bija ar vienu sievieti, kurai ir pie 60. Viņa nāca pie mums ar Sīju, kad vadījām šos holdinamiskos procesus par to, kādā veidā atrisināt savu jautājumu ar miegu, jo viņai arvien grūtāk bija iemigt, arvien grūtāk saglabāt dziļumiegu un vairāk kārtīgi modos. Un ieejot šajā holdinamiskajā veselumā un piepildījumā, šajā spēka telpā, viņa atrada, ka viņā ir iekapsulējušies sāpīgi notikumi un iepriekšējām attiecībām, kas it kā bija izšķīrušās, it kā bija beigušās, bet tajās attiecībās bija daudz laimes un piepildījuma un gandarījuma brīži, mīlestības brīži, kā arī daudz sāpju un aizvainojumu brīži. Tie sāpju un aizvainojumu brīži, viņi tādi bloki apsedza šo spēju un radīja satraukumu. Izlīdzinot tās lietas, apzinot un transformējot viņas sevī, šī sieviete varēja padziļināt un atjaunot savu miegu, atjaunot veselību, un viņai pašai negaidot, pēc kāda brīža piezvanīja tieši šis cilvēks, ar ko viņa iepriekš bija attiecībās, un attiecības bija visu laiku tā kā pabeigts, tā kā nepabeigts, tā kā viņš piezvanīja un vēlējās izlīdzināt attiecības. Un tiekoties, izlīdzinot, un arī kopā aizbraucot ceļojumā un pārnājot lietas, kas ir bija, viņi abi spēja atvērties tam, lai attiecības atkal būtu brīvas, līdzsvarotas. Un šobrīd katram jau ir izvēle, vai viņi grib būt kopā, vai viņi grib būt atsevišķi, vai veidot jaunas attiecības. Tā ir izvēle, kurā šobrīd viņi var būt, bet ir atgriezies šī plūsma, kas ir mūsos. Un es aicinu tevi uz 9 sauļu nometni šogad, lai varētu izpausties šajā labākajā formā. Es aicināts.